Skola. Mums visiem tik labi pazīstams vārds kopš bērnības. Bet vai mēs visu zinām par mūsdienu skolu un izglītības sistēmu? Pēc paša skolotāja un pedagogu apgalvojuma 90% zināšanu, ko skolēni iegūst skolā, dzīvē nekad netiks pielietotas. Tāpat ir daudz praktisku pierādījumu tam, ka visu skolas materiālu var efektīvi apgūt vismaz 2 reizes ātrāk. Kam tad mēs tērējam 10 līdz 12 mūža gadus, kārtojot milzumu daudz eksāmenu, testu un kontroldarbu? Mūsu bērnu intelektuālā un radošā potenciāla attīstīšana ir skolas pamatfunkcija. Saskaņā ar NASA zinātnieku pētījumu 98% mūsu bērnu piedzimst par ģēnijiem, bet skola viņus padara par vidusmēra idiotiem. Tika veikts interesants pētījums, kurā piedalījās 1600 bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem. Saskaņā ar to kategorijā ģenialitāte iekļuva 98% bērnu. Atkārtoti pētot tos pašus bērnus pēc 5 un 10 gadiem, kategorijā ģenialitāte iekļuva tikai attiecīgi 30 un 12%. Veicot šo pašu pētījumu ar pieaugušajiem, ģenialitātes procents bija tikai 2%. Vai jūs uzskatāt skolu par drošu vietu bērna dzīvībai un veselībai? Dažādi starptautiski pētījumi un atskaites pierāda, ka 93% skolas absolventu ir hroniskas un iegūtas slimības. Piemēram, redzes pasliktināšanās, sirds un asinsvadu sistēmas, kaulu un muskuļu aparāta, elpošanas orgānu, nervu sistēmas traucējumi, kā arī dažādas neirozes. Tikai laika posmā no 2015. līdz 2021. gadam antidepresantu izrakstīšana bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem ir palielinājusies par vairāk nekā 40%. Kāpēc skola, kā nozīmīgākais sociālais institūts, burtiski kropļo mūsu bērnus? Vai jūs zināt, cik liela ir bulinga problēma skolā? Bulings ir mērķtiecīga bērna pazemošana no vienaudžu, vecāko klašu vai skolotāja puses sociālā statusa, izskata un citu pazīmju dēļ. Visizplatītākais ir verbālais bulings, proti apsaukāšanās un apvainojumi, kam pakļauti 89% bērnu. Un tas ir tikai pēc oficiālajiem datiem. Fiziskajam bulingam pakļauti 29% bērnu. Turklāt vairāk nekā 30% bērnu slēpj faktu, ka tiek pakļauti bulingam. Vai jūs joprojām esat mierīgi par savu bērnu? Accidentally fired in a bathroom at Oxford Middle School. About active shooters At least 19 children After several murdered. reports of guns inside a St. Paul high school. Just stops. Vai esat pārliecināti, ka jūsu bērns vispār atgriezīsies no skolas dzīves? Kā kaut kas tāds vispār var būt, ka bērni tiek nogalināti skolās? Katru dienu ASV tiek nošauti 12 bērni, vēl 32 tiek ievainoti, bet vai tikai ASV? Paskatieties uz karti uzmanīgi. Intelektuālā un radošā potenciāla attīstības vietā skolu izglītības sistēmā aktīvi tiek ieviestas citas programmas. Piemēram, tādas kā 4. klasē mācēt uzvilkt prezervatīvu, 6. klasē meitenēm mācēt taisīt minetu, 7. klasē zēniem nodarboties ar anālo seksu. Ir neskaitāmi piemēri, kā skolās tiek uzspiesta lojāla attieksme pret morāli slimiem cilvēkiem, kuri cenšas apmierināt savas zemiskās seksuālās vajadzības ar nepilngadīgiem bērniem. Un aktīvi tiek propagandēts, cik tas ir forši. Iegūt sev tādu morāli slimu draugu, kurš, starp citu,
noteikti mēģinās pārkāpt atļauto robežu, morāli un fiziski izkropļot jūsu bērnu. Šodien ir skaidri zināms, ka liela daļa cilvēku, kas ir pakļauti šādai vardarbībai, vai nu izaug un paši kļūst par psihopātiem, vai arī mēģina pārtraukt savu dzīvi. Un visā šajā neprātā mums, kā vecākiem, nav tiesību būt pret. Mums visādi aizbāž mutes. Visiem, kas nepiekrīt, soda. Viņiem pat piespriež cietumsodu, bet viņu bērniem aizliedz apmeklēt skolu. Vācijā kāda māte tika notiesāta uz 43 dienām cietumā par atteikšanos atļaut saviem bērniem apmeklēt dzimuma audzināšanas stundas. Pēdējo 5 gadu laikā Vācijā 35 vecāki ir nonākuši cietumā vai ir piespiesti maksāt prāvas sodus par atteikšanos laist savus bērnus uz seksuālās audzināšanas stundām valsts skolās. Dārgie vecāki, ja jūs godājat sava bērna dzīvību un rūpēties par viņa nākotni un nevēlaties samierināties ar visu šo nelietību, neklusējiet. Mums ir izeja. Mēs varam visu izmainīt. Veidosim kopā radošu sabiedrību. Ja jūs tomēr izvēlaties klusēt un nerīkoties, tad jūs esat līdzdalībnieks. Lai gan mūsu bērni sastāda tikai 25% no pasaules iedzīvotājiem, taču par visiem 100% viņi ir mūsu nākotne.